Par tikko redzēto un par gaidāmo nākamu sestdienu runāsim studijā šovakar ar maniem kolēģiem, žurnālistiem Allu Petrapaulovsku un Romanu Meļņiku. Labvakar. Vai jums, tāpat kā varbūt mums šajā sižetā, šķiet, ka ir ļoti reāla arī šobrīd, vismaz beidzot pirmo reizi, Saskaņas centra ienākšana valdībā jau ar pirmo piegājienu? Respektīvi jau uzreiz jaunajā Saeimā. Man ir tāds déjà vu. Tad baigi atgādina to, kā runāja pirms iepriekšējiem vēlēšanām. Arī runāja par Saskaņas iespējamiem panākumiem, par iespējamiem koalīcijiem un tā tālāk. Un kā mēs redzējām, kas notika pēc tam, kad sāka sastādīt valdību, tad tomēr atgrūda Saskaņu uzreiz no diezgan ātri. Es nebūtu tik pārliecināta par to, ka pēc 17. septembra tās sarunas būs ļoti vienkāršas un ka mēs tagad varētu tik tiešām kaut ko reāli prognozēt. Pie tik nesaprotamas situācijas, pie tik nesaprotama iznākuma, tīri aritmētiski, tas ir tās atkal gadījums, kad visu diktēs aritmētika. Neko nevar prognozēt. Bet man liekas ļoti svarīga viena nianse, ka, neskatoties uz 20 gadiem neatkarības, nelatviska partija, Saskaņa kā tāda, nelatviešu partija, ja, viņa ir tāds kā pārbaudījuma, tāds kaut kāds tests priekš visiem pāriem. Bet tas visu laiku bijis. Jā, bet joprojām. Bet vai tev nešķiet, ka sabiedrībā, pat atšķirībā no pagājušā gada, un arī tev, Romāna, nešķiet, ka ir tā saucamās gaidas, runā kādreiz inflācijas gaidas, un tā inflācija arī, protams, pieaug un notiek. Šobrīd ir kaut kas noticis, manuprāt, gaisā virmotā lieta, ka pat arī sabiedrība ir morāli gatava tam, ka Saskaņa būs valdībā. Tas ir unikāli, manuprāt, ja arī es kļūdos. Nezinu, vai ir gatava sabiedrība, bet politiķi gan izskatās, ka ļoti gribētu Saskaņu paņemt koalīcijā, dēļ tā, ka mēs jau zinām, kas ir sagaidāms pēc vēlēšanām. Tūlīt būs budžets, atkal būs kāds 100 miljoni jāgriež, atkal tas būs sāpīgi. Tad, lai viņi arī sasmērējās? Jā, tātad zināmā mērā padarīt par viņus arī par politiķiem vienkāršiem, nevis par politiķiem ideāliem. Jo viņi faktiski stāvot malā ir tikai krājuši savu reitingu un cilvēku pozitīvu attieksmi ar to, ka viņi neko slikti nav izdarījuši. Viss pārējās partijas ir līdzdarbojušās kaut kādu nepopulāru lēmumu pieņemšanā par budžetu, par ekonomikas saspiešanu un tam līdzīgi. Bet tā viena problēma, kas ir, un kurai, acīm redzot, kamēr netiksim pāri, tikmēr tās bailes visu laiku no Saskaņas ņemšanas valdībā būs, mums nav tāda lielā koncepta, kādu mēs gribam redzēt nākotnē Latviju. Mēs it kā ejam tur uz eiro, kaut kādu īstermiņa mērķis, faktiski līdzeklis. Mēs tā kā domājam, pirms tam mēs stājamies Eiropas Savienībā NATO, tagad mums pat īsti nav tāda koncepta, pret kuru mēs varam mērīt esošos lēmumus un tai pašā laikā, kuri mums pasargāt no tā, ka mums tagad ir bail. Nāks Saskaņa pie varas, tūlīt tās būs Krievijas ietekme. Bet ja mums būtu tāds kopīgais koncepts, viņš tā kā rāmis ļautu noturēties pret šiem viļņojumiem pa labi, pa kreisi uz Ameriku, uz Krieviju, uz Eiropu. Man liekas, ka viss notiek daudz vienkāršāk. Mūsu politika ir ļoti primitīva un mūsu politiskie spēki ir ļoti primitīvi savā darbībā. Mūsu politiku metodas ir manipulējošas. Mums nav sarunas nopietnas un nekādi koncepti te nepalīdzēs, tāpēc, ka galvenā mūsu politiku stratēģija un taktika, teiksim, darbībā uz vēlētājiem, tā ir smadzeņu skalošanas, nevis nopietna saruna ar atbildīgiem vai lēmumu spējīgiem cilvēkiem. Jā, Bet, ziniet, manuprāt, mēs ļoti bieži spekulējam ar šo te visu. Mums ir vajadzīga nopietna saruna, lasiet programmas, kāpēc jūs tā... Vai tad sabiedrība maz šobrīd arī, es būšu ļoti cinisks, varbūt mazliet, zinot, varbūt, ka kāds man tagad pārmetīs pēc tam. Sabiedrība ir gatava nopietnām sarunām. Viņa nekad nebūs gatava, ja ar viņu tādu sarunu nekad nesāks. Saprot, 20 gadus visu laiku runāt ļoti vienkāršā līmenī, primitīvā. Mūsējie svešie, Kremļa roka, rietumnieciskas vērtības, bez pamatu, bez analīzes, vienkārši saukļi kaut kādi un iebiedēšana. Kāpēc pagājušas vēlēšanas īstenībā rezultāts izgāzas? Tāpēc, ka tas bija vēlēšanas pret, nevis par. Šīs vēlēšanas būs par, es neesmu nevienu saukli par dzirdējis. Tur tā lieta, tāpēc man ir šaubas. Tāpēc es saku, ka ļoti grūti prognozēt, kas būs pēc 17, tāpēc, ka joprojām, vai tas ir vēlēšanas par, ja tas ir par, tas par ko?
Es pagaidām nesaprotu, nav šī ideālā modeļa, uz ko mēs vispār visi tiektos, un tad tas piedāvājums būtu pakārtots tam ideālam modelim. Šobrīd ir putu kulšana, ir faktiski politika kā seriāls. Mēs katru dienu skatāmies jaunu sēriju, kur viens otram pa muti iedod, viens otru apķēza, un vēl palielās par to, cik viņi ir... Manuprāt, to var darīt līdz vēlēšanu dienai. Tad tiešām tā var skatīties. Pēc tam jau tas kļūst daudz nopietnāk. Bet tad, klausoties jūsu teiktajā, es nāku pie secinājuma, ka nākamā Saeima nebūs labāka par to, kas tikko kā atlaista, kā tik nedod Dievs, viņa nav arī kvalitatīvi, es domāju, kvalitatīvi sliktāk. Uz kā balstās pieņemums, ka šī Saeima varētu būt kvalitatīvāka? Uz kā? Mēs paskatāmies uz vienu no galveniem spēkiem, jaunu pienācējiem, kuri nāk vienkārši uz viļņa pret oligarhiem. Tas ir galvenais piedāvājums. Savulaik Repšiem tas izgāja. Jā, bet atvaino, ko viņi ienesīs? Ko no viņiem var sagaidīt? Tas, ko es dzirdu, teiksim, caur reklāmām, arī caur dažām diskusijām, atvainojiet, tas pats populisms, ka visiem pārējiem. Tagad ir tāds populisma vilnis, kaut kāds absurds pilnīgi. Visas partijas kaut ko sola tādu debesmanu. Dombrovskis sola, kurš mums tagad izrādās, mums ir valsts glābējs un mūsu iznākšana valsts no krīzes ir pasaules mēroga piemērs, sola nekādu gandrīz tur bezdarbu, kaut kādu tur, es nezinu, kaut kāds ražošana. Bet es domāju, ka tas, ko sola šobrīd... Paga. Paskaties, ko sola Zatler kompānija. To pašu sola skolotājiem cienīgas algas, no kuries un kaut ko tādu tālāk. Saskaņa sola pensijas, visi kaut ko sola. Jā, man bažas arī raisa tas, ka politikas deprofesionalizācija notiek. Mēs, protams, nevaram iedomāties, ka lidmašīnu varētu vadīt jebkurš žurnālists, skolotājs, ārsts vai ķirurgs. Valsti var vadīt jebkurš, un mēs redzam, ka katru reizi ik pa gadām mums ir iesaukums, apmēram pusi no Saeimas pagājušā reizē bija jauni cilvēki, tagad droši vien arī kādu pusi ienāks jauni cilvēki. No dažādām profesijām, kuriem vispār daudziem nebūs nekāda priekšstata, kas raksta likumus, kas izdod valdības noteikumus un kāda ir to miedarbība. Viņi būs vispirms pusgadi jāapmāca, tas ir zaudēts laiks noteikti, neskaitot šos mēnešus. Demokrātijas cits teiks, demokrātija maksā naudu. Tās ir demokrātijas spēlītes, nevis demokrātija, jo tā nav mērķtiecīga uz kaut kādu konkrētu mērķi, uz kaut kādu pozitīvu, jaunāks pakāpes rezultātu vērsta demokrātiska procedūra. Nav tādas politiskas karjeras redzams, ja mēs ievēlētu tagad vismaz pašvaldību deputātus mēs savēlētu, tas jau būtu kaut kas, jo tie cilvēki ir strādājuši ar dokumentiem, viņi strādājuši ar likumiem, viņi zina, viņiem ir saikne ar sabiedrību. Tas ir pamats. Tas ir pamats. Tas, kas notiek rietumu demokrātijās, kur viņiem ir karjera. Pie mums nav karjeras, pie mums noslauk visus, uzmēž jaunas atkal virsūs skatos. Mēs meklējam zvaigznes. Un atkal momentāli mēs esam neapmierināti, jo viņi nākošajā dienā liek mums vilties. Es piekrītu tam, ka demokrātija maksā, un diemžēl viņa maksā sabiedrībai. Viņa maksā gadus izlaistus no dzīves un smagu dzīvi un krīzi, un visu, ko maksā demokrātija. Diemžēl mēs neesam vēl demokrātiska sabiedrība, mēs nespējam pašorganizēties, mēs nespējam diktēt savus noteikumus varai. Diemžēl mūsu politiska sistēma ir nokārtoti tā, ka viņi ir atkarīgi no cilvēkiem, nevis no pašas sistēmas, ka tāda nestrādā. Tāpēc mēs visu laiku liekam tās takas uz cilvēkiem, domājam, ka cilvēkos ir tā visa problēma, nevis kaut kāda, tas mehānisms nestrādā pats par sevi. Un, ja atgriežoties pie saskaņas, ar ko mēs sākam, un ar smadzenes skalošanu, gribu pateikt tikai vienu lietu, teiksim, ja? Ar ko biedē? Es neesmu saskaņas emisārs, ja? Es vairs kļuvu par anarchistu. Tas nav tik svarīgi, tad ar ko biedē? Biedē saskaņot, ka... Ar Kremli. Ar Kremli tā ir viena lieta, un otra pārkrievošana, kaut kāda krievu valoda un tādas lietas, jā. Vai tad risks nepastāv? Egēl, pie mūsu situācijas tagad un tuvākajos, es nezinu, cik gados, nevienu svarīgu lēmumu, pat ja uzvarēs vēlēšana saskaņa, viņa nevarēs pieņemt bez latviešu atbalsta Saeimā. Un tad jautājums ir par to, vai jūs uzticaties latviešu politikiem vai nē. Tas taču absurds. Pavisam īsi. Viens ārkārtas vēlēšanas ir piedzīvots. Protams, katra politiķa, kas būs ievēlēta, viņi tomēr baidīsies no tā, ka viņas var atlaist jebkurā brīdī aiz sabiedrības nepatikas. Teikšu jums paldies, Alla Petra Pavlovska un Romāns Meļņika, žurnālisti. Man kolēģi bija šovakar studijā. Mēs jau
tā vai citādā sastāvā par to runāsim pirms vēl nākošais nedēļa un arī pēc vēlēšanām. Jo mums arī jākontrolē un jāpalīdz savu artavu, jāpieliek, lai tajā valstī labāk dzīvot. Paldies!